Tā, Ventspilī notika ļoti jauka un ļoti kvalitīva un profesionāla Maskavas Puškina teātra izrāde saistībā ar festivālu Zelta maska. Ventspilī viesojās arī kultūras ministra vietniece Krievijas federācijas. Izrāde tika uzņemta ar vētrainiem aplausiem. Un, kā es jau teicu, bija ļoti kvalitīvi. Jāsaka, ka 4. gadu šāda veida pasākums ir Ventspilī. Un mēs varam baudīt, visi, kam tas interesē, un kam ir laiks attiecīgi, ļoti kvalitīvu teātra mākslas vakaru. Mēs šādu sadarbību turpināsim, cik tas būs atkarīgs no mums. Un es domāju, tas ir tāda laba iespēja ventspilniekiem un visiem teātra mīļotājiem salīdzināt, ko mēs redzam no Latvijas teātriem un ko mēs redzam, kas notiek tepat kaimiņu valstī, Krievijā. Tad nākošais. Jā. Tad atkal šajā apkuras sezonā visi maznodrošinātie varēs saņemt pabalstus saistībā ar kurināmā iegādi un ar izdevumiem savu dzīvokļu apkurei. Atgādināšu, ka pagājušā gadā šāda veida pabalstiem mēs iztērējām 190 000 eiro. Un šis pabalsta apmērs ir 55% no rēķina. 55% no rēķina. Un ierobežojumi arī uz cilvēku, cik ir dzīvojamā platība. Ja. Tā kā tas nav visiem, bet konkrētām kategorijām arī, ja viņš grib dzīvot ļoti lielā dzīvoklī, tad, protams, tikai pa daļu no platības tiek sekti daļēji šie siltuma izdevumi. Un bez tam arī malkas iegādēji. Arī mēs esam paredzējuši pabalstu uz vienu cilvēku. Ir paredzēta apmēram 87 eiro. Un kopā tas aptver apmēram ap 700–800 mājasemniecībām. Grūti pateikt, cik pieteiksies, ap 700–800 mājasemniecības. Pagājušā gadā mēs esam iztērējuši šiem mērķiem 64 000 eiro. 64 000 eiro. Tā. Tātad sākam gatavoties Ziemassvētkiem un jaunajam gadam. Pilsētā ir sākts uzstādīt Ziemassvētku dekorējumu, kur mēs ieslēgsim 1. adventē. Bet par cik tas dekorējuma apjoms ir liels, tad tas darbs tiek uzsākts pusotru mēneši pirms vispār jāiededz. Ja? Tā tas ir. Un ir iegādātas 688 lodes svētku uguņošanai Ziemassvētkos. 688. Dažāda kalibra, protams, tur ir gan lielie 300, gan arī daudz mazāks. Mani lūgums, protams, arī mūsu pilsētas iedzīvotājiem, ventspilniekiem padomāt par savas mājas rotājumu, lai papildinātu to rotājumu, kāds ir to, ko pašvaldība dara. Un juridiskas personas, īpaši veikali un tā, viņiem būtu arī no komerciālā viedokļa būtu jāpārdomā par tādu daudzveidīgu un izdomas bagātu savu skatlogu, iesmezglu un tam līdzīgu noformējumu, lai arī viņu tas būtu veikums, būtu viņu biznesa attīstība, vienlaicīgi arī pilsētu padarīt krāšņāku un interesantāku apkuras. Tas ir tajā uz Ziemassvētkiem. Tā. Mēs esam sākuši lapu savākšanas akciju līdz 15. novembrim. Ja? Tā kā aicinu visus izmantot šo iespēju. Lapas netiek mestas ārā, viņas tiek liktas komposta kaudzēs, tā kā tas arī ieguldījums pilsētas labiekārtošanā.
Un no 15. novembra atkal visi privāti īpašnieki varēs pieteikties uz kaisāmā materiālu.